Tad šodien mēs runāsim par ievadu datu pseidonimizācijā un anonimizācijā. Tad, kas ir plānots? Nedaudz parunāt vienkārši par personas datiem, minimizācijas spektru un arī par GDPR vai FDR, jeb šo vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tad jau sīkāk par pašu pseidonimizāciju, kā to paveikt, arī par anonimizāciju, tad par dažiem anonimizācijas raksturlielumiem un kādas metodas var pielietot, lai datus anonimizētu. Un pašā nobeigumā būs mākslīgā intelekta drošas lietošanas pamatprincipi. Tad, lai vispār sāktu runāt par pseidonimizāciju vai anonimizāciju, mums ir no sākuma jāsaprot personas dati, jo būtībā šīs divas metodes pārsvarā ir tieši saistīts ar personas datiem. Un jau iepriekš šīs pieminētā regula dod tādu ļoti, kā lai saka, sausu definīciju. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējumu fizisku personu. Tad Ko ar to saprast? Šī identificētā fiziska persona nozīmē to, ka ir jau tieši šie identifikātori, kas ļauj saprast, par kuru personu ir runa. Piemēram, ka tas ir Jānis Bērziņš ar tādu un tādu personas kodu, ar tādu un tādu diagnozi, un tad mēs uzreiz zinām, kura persona tā ir. Tad šis otrs identificējama fiziska persona ir attiecināma uz tiem gadījumiem, kur ir dati, kuros mums nav skaidri pateikts, kas šis cilvēks ir ar vārdu un uzvārdu. Bet pēc visas informācijas, kas ir datos pieejama, mēs jau varam sākt uzminēt vai noskaidrot vai kaut kā citādi jau saprast, ka tā ir tā persona. Te ir piemērs ar lokācijas datiem, piemēram, aplikācijām ir informācija par mūsu dzīvesvietu, ir arī pēc loģikas var saprast, cikos mēs savā dzīvesvietā esam, jo tā ir tā telpa, kurā visbiežāk nakts stundās atrodamies, un jau zinot dzīvesvietu, ir ļoti viegli noskaidrot, kurš tad ir šis cilvēks. Un tad šī jebkura informācija, kas ar to ir domāts, ka tiešām šie informācijas veidi, kas var būt ietverti šajā iedzienā personas dati, ir milzīgi un plaši. Mums ir tikai pirmā nojauta, kad mēs saprotam šo tekstu, ko mēs uztveram tā kā vārds, uzvārds vai cipari un personas kods, bet tas ir daudz plašāks jēdziens, jo tā var būt, tas var būt video ieraksts, tas var būt attēls, tas var būt audio fails, jo katram mums ir unikāla balss, protams, arī atrašanās vieta, arī dažādi šie biometriskie mērījumi, pirkstu nospiedumi, dažādi topogrāfiskie uzņēmumi sejai, ķermenim, kā arī dažādi tehnoloģiju iegūtie attēli, kā piemēram rengens, datortomogrāfija un tā tālāk. Tātad tālāk, runājot par personas datiem, būtu svarīgi izšķirt tādu divus ļoti bieži lietotus jēdzienus. Šie tiešie un netiešie identifikātori. Un kas ar to ir domāts? Tad tiešie identifikātori ir tie, kas nepārprotami identificē konkrētu personu, kur mums nevajag nekādu papildus informāciju. Piemēram, vārds un uzvārds, vai personas kods, vai sejas attēls, vai pirkstu nospiedums, vai DNS, vai arī tādi kā identifikātori, kas noteiktās situācijās varētu kļūt par tiešiem identifikātoriem. Piemēram, personīgais telefona numurs, kas jums nav uzņēmuma nodrošinātais telefona numurs, bet personiskais, kas ir tieši uz jūsu vārdu, ar jums ir slēgts ielīgums. Vai arī e-pasta adrese gadījumos, ka tā ir veidota no vārda punkts uz vārda un tad e-pasta pakalpojumu nodrošinātāju. Un, protams, ka turpinot domāt par šiem tiešiem identifikātoriem, ir vēl arī citi piemēri, bet šie ir biežākie, ar kuriem jūs varētu nonākt saskarsmē pētniecībā, komunicējot ar potenciāliem pētījuma dalībniekiem, ievācot viņu kontaktinformāciju un tā tālāk. Un tad
netiešie identifikātori. Dažos resursos viņus arī sauc par kvazi-identifikātoriem. Un šie ir tādi identifikātori, kas paši par sevi jums konkrēti nenorādīs uz individu, ja vien nav konteksts, kas palīdz šo individu atpazīt. Tad ir, piemēram, vecums. Ja jūs zināt, ka kāds ir 28 gadus vecs, tad neobligāti jūs zināsiet, ka tas ir Jānis Bērziņš vai Ilza Ozola vai nezinu kāds cits reāls cilvēks. Bet, ja jūs sākat kombinēt dažādas šos netiešos identifikātorus kopā, jūs jau varat sākt uzminēt šo te personu. Tad, lai arī netieši, tie var kalpot kā identifikātori. Un tad nedaudz par vispārīgo datu aizsardzības regulu. Tad šīs te regulas pamatā ir ticība, ka privātums ir cilvēka galvenā pamatiesība. Un šī te regula ir noteikumu kopums, kas būtībā aizsargā privātumu. Un mums, kā katram individam, šī regula ir ļoti labvēlīga. Tā tiešām ievieš uzticību tam, ka mēs lietojam kādu pakalpojumu vai slēdzam kādu līgumu savā Eiropas Savienības ietverā. Mēs esam pasargāti, ka mūsu datus neizmantos tā, kā tas nav norādīts pavadošajā dokumentācijā. Šie dati netiks nekā nelikumīgi izmantoti. Bet, protams, kad ir arī šai regulē savi trūkumi, jo šie noteikumi ierobežos uzņēmumus, organizācijas un arī pētniekus. Tātad jebkuru, kurš grib vākt, lietot, glabāt, dzēst šos personu datus, jeb cilvēku personīgo informāciju, viņiem ir jāseko šiem noteikumiem. Un, kā jau es minēju, ir daudz priekšrocību. Tas, ka pētījuma dalībniekiem ir sava veida uzticēšanās, kad viņi redz šos te regulas pantus pieminētus, un arī to arī apzinoties, ka mēs atrodamies Eiropas Savienībā un privātums tiek aizsargāts. Tā nodrošina šo te uzticēšanās un caurspīdīgumu veidošanu. Arī tā uzreiz liek noteikt konkrētu datu izmantošanas mērķi. Tie nodrošina starptautisku sadarbību, jo tā aptver visu Eiropas un Eiropas ekonomikas zonas valstis. Un tā arī cilvēkiem dod tiesības pieprasīt informāciju par saviem datiem, labot, ja tie ir nepareizi. Un tie tiešām sniedz šīs drošības garantijas. Bet atkal no datu apstrādātāja puses, protams, kad ir trūkumi, jo ir birokrātiskais sloks, tāpēc, ka visu vajag rūpīgi aprakstīt, sevišķi par to, kā šie dati tiks vākti, apstrādāti, kur tiks glabāti. Ir stingrākas informētās piekrišanas prasības, un arī noteiktas prasības datu drošībai, ka būtībā tam, kas šos datus ievāc un apstrādā, ir jānodrošina, ka trešās personas nepiekļūst šiem datiem, un ka šie dati ir tik droši glabāti, cik tas tehniski ir iespējams. Un vēl arī regula uzliek prasību šos datus minimizēt, kā arī ierobežo datu nodošanu ārpus mūsu Eiropas ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības teritorijas. Un, protams, ja šo regulu neievēro, tad ir sodi par pārkāpumiem. Un es jau iepriekš minēju par šo minimizāciju, ka tā ir prasība dara kontekstā. Un, protams, anonimizācija un pseidonimizācija uzreiz nepasaka, ka jā, jūs esat perfekti ievērojuši minimizācijas principu. Te ir jāmin, ka pats minimizācijas princips ir plašāks. Tā ir tāda kā pieeja datu apstrādei, kur ievācam tikai tos datus un apstrādājam tos tikai tādā apmērā, kas ir nepieciešams konkrētā mērķa sasniegšanai, kam jūs, piemēram, datu subjekts vai pētījuma dalībnieks ir piekritis. Pseidonimizācija un anonimizācija ir metodes, ko pielietojam, lai mazinātu riskus saistībā ar datu apstrādi. Un tad anonimizācija ir process, kurā personas dati tiek neatgriezeniski pārveidoti tā, lai konkrētu cilvēku nekādā veidā, ne tieši, netieši, neizmantojot papildu informāciju, nevarētu identificēt.
Nec datu apstrādātājs, nec jebkura cita trešā persona. Savukārt pseidonimizācija būs process, kurā tiešie identifikātori, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tiek aizstāti ar kādu mākslīgu identifikātoru, šo te pseidonīmu, kodu vai numuru, un šādus datus joprojām var sasaistīt ar konkrēto personu. Taču tikai tad, ja tiek izmantota papildu informācija, piemēram, šis te pseidonīma atšifrējums vai kāda cita papildus informācija, kas pieejama. Un tas, ko būtu labi ņemt vērā, ir, ka šis te datu minimizācijas spektrs nav tāds, kā arī nezinu, ogriezts. Tā ir kā tāda līnija, kas maina krāsu no visriskantākajiem datiem uz datiem, kur jau šie riski būtībā ir pilnībā minimizēti un vairs nepastāv. Tad, kas ar to ir domāts? Visriskantākie, protams, ir dati ar tiešajiem identifikātoriem, jo tur būs vislielākais risks uz personas privātumu. Jo, ja šie dati kaut kur noplūst, uzreiz būs jebkuram skaidrs, par ko ir runa. Tad jau labāka situācija ir ar pseidonimizētiem datiem, jo šeit jau tiešie identifikātori ir aizstāti ar pseidonīmu, bet joprojām netiešie identifikātori nav nekā mainīti, tāpēc vēl joprojām šie dati, lai arī ir ar mazākiem riskiem, joprojām ir jāaizsargā pēc visām darba prasībām. Tad, ja mēs iznīcinam šo datu pseidonimizācijas atslēgu, proti šo te sasaisti, kurš cilvēks slēpjās zem kura pseidonīma, mēs nonākam ar tādiem datiem, kur īsti mēs nevaram pat pateikt. Vai tie vēl joprojām ir pseidonimizēti dati, vai tie ir jau anonimizēti dati, vai kaut kas pa vidu. Un šīs attiecības ar datiem varētu būt dažādas atkarībā no kāda konteksta mēs skatāmies un cik daudz papildus informācija ir pieejama. Bet joprojām ar šiem te datiem ir jāpiecas uzmanīgi, jo šis te reidentifikācijas risks pastāv. Un tad jau tālāk datus pārveidojot, tā skaitā šos te netiešos identifikātorus, mēs varam runāt par pilnībā anonimizētiem datiem, kur šie te riski ir pieliecināmi tuvu nulai, kur šos te cilvēkus vairs nav iespējams nekā reidentificēt. Un ko ir svarīgi saprast, ka pseidonimizācija un anonimizācija ir divi dažādi procesi, un šie dati būs diametrāli atšķirīgi. Jo pseidonimizācijā mums ir iespēja atgriezties atpakaļ pie sākotnējiem datiem un sasaistīt šos datus ar tiešiem identifikātoriem un sasaistīt ar konkrētu individu. Vēl joprojām ir jāievēro darba prasības un pastāv šī te atslēga. Kamēr anonimizācija ir neatgriezeniska, mēs vairs mums nav ne atslēga, lai atšifrētu sākotnējo individu, par ko dati ir ievākti, ne arī ar citiem paņēmieniem ir iespējams pateikt, par kuru cilvēku šie dati ir ievākti. Un līdz ar to šie riski privātumam vairs nav, darba prasības vairs nav jāievēro. Un, protams, ka šie dati ir drošāki un tos var droši publicēt, sūtīt ārpus Eiropas Savienības un tā tālāk. Tad, atceroties slaidu par datu minimizācijas spektru, iedomāsimies, ka mums ir dati ar tiešiem identifikātoriem un ir nolemts šos datus pseidonimizēt, jo, piemēram, konkrētais pētījuma dizains nosaka, ka mums dažādos laika posmos ievāktā informācija par pētījuma dalībnieku būs jāpapildina. Un mēs veicam pseidonimizāciju. Tad vēlreiz atkārtošanās, bet atkārtošanās zināšana māte. Ir svarīgi izprast un nepieļaut šo pirmo klasisko kļūdu, kas ir pieņēmums, ka datu pseidonimizēšana nozīmē, ka šie dati ir anonīmi. Nē, šie dati nav anonīmi, tie ir tikai pseidonimizēti.
joprojām ar šiem datiem ir jāpiec atbildīgi, tie ir droši jāglabā, nevar dot piekļuvi trešajām pusēm, tos nevar izsūtīt ārpus Eiropas Savienības, neslēdzot specifiskus līgumus. Un, kā jau es iepriekš minēju, pseidonimizācija ir atgriezenisks process. Un šajos datos aizstāti ir tikai šie tiešie identifikātori. Netiešie identifikātori visbiežāk nav mainīti. Un šī te atslēga ir jāglabā arī droši, lai samazinātu riskus tā kā privātumam un reidentifikācijai. Un, protams, mēs saprotam, ka joprojām visas dara prasības ir spēkā. Un tas varbūt liekas, ka tad nākamais jautājums, tad kāpēc vispār šos te datus pseidonimizēt? Tad, ja dati ir pareizi pseidonimizēti un atslēga ir korekti uzglabāta, šis ir lielisks veids, kā samazināt riskus privātumam, ja potenciāli noplūst dati. Jo pat ja šie dati noplūst, būtu jāpieliek papildus pūles, jebkuram, kurš ar šiem datiem nonāk saskarsmē, lai tiešām pateiktu, ka jā, 125. rindiņa ir ievākta par Jāni Bērziņu, un es tagad zinu, ka šim cilvēkam ir tāda un tāda saslimšana. Tā kā tas nebūtu tik vienkārši, kā tad, ja šis te datu masīvs būtu vēl joprojām ar tiešiem identifikātoriem. Un kā tad šo pseidonimizāciju veikt? Mēs tālāk aplūkosim dažas no biežāk izmantotajām pseidonimizācijas metodēm, parastas kodu tabulas, tokenizāciju un datu jaukšanu. Pseidonimizācija ir vienkāršu kodu, ir biežākais un visvienkāršākais pseidonimizācijas veids, ar kuru, man liekas, jau saskarās kurš students, kas ir vācis kādus dalībnieku datus. Tad šeit tiešie identifikātori, vārds uzvārds, personas kods, ja tāds arī ir ievākts, vai, piemēram, e-pasta adrese, tiek aizstāti ar vienkāršu burtu un ciparu kombināciju. Un atslēga ir atsevišķs šis šifrējums saraksts, jeb atšifrēšanas tabula, kas savieno šo te kodu ar oriģinālo identitāti. Tad, kad mums ir jauni dati pienākuši, mums vajag papildināt oriģinālo datu masīvu. Tokenizācija jau ir nedaudz sarežģītāks process. Tad tur šie tiešie identifikātori tiek aizstāti ar nejauši ģenerētu vērtību, jeb tokenu, jeb žetonu, kam pašam par sevi nav nekādas nozīmes vai loģikas ar saistītiem ar šiem oriģinālajiem datiem. Un to automātiski katram ierakstam piešķir sistēma vai algoritms. Un atslēga šajā gadījumā ir nevis vienkārši tabula, bet tā ir droša ārējā datu bāze, ja, piemēram, token vault, jeb šis token saves, kas pārvalda saikni starp tokenu un reālajiem datiem. Tad ļoti līdzīgs iepriekšējai metodei, bet šajā gadījumā jau šo darbu veids sistēma vai algoritms. Tad jaucēju funkciju izmantošanas. Šeit dati tiek apstrādāti ar viena virziena matemātisku funkciju, radot unikālu digitālo pirkstu nospiedumu jeb jaukšanas vērtību. Un šajā procesā tiek pievienota klāt arī papildus informācija jeb sāls, kas padara šo atšifrēšanu grūtāku. Tad šeit tiek datu failā iezīmēti šie tiešo identifikātoru, piemēram, kolonas, jeb vērtības, un algoritms tās ne tikai sajauc simbolus, bet arī vēl šajos simbolos iejauc iekšā burtu un ciparu virknējumu, padarot
tehniski daudz grūtāku atšifrēšanu. Un, protams, cik apjomīgs ir šis te sāls, tik arī grūtāk ir uzlauzt šo te funkciju un tikt pie oriģinālajām vērtībām. Ja šī te sāls virkne ir īsa, piemēram, 4 simboli, tad jau pastāv diezgan liela iespēja, ka ir iespējams tikt atpakaļ pie oriģinālajiem datiem. Bet mūsdienās šie te sāls faili ir daudz, viņi sastāv no ļoti garām virknēm, kur būtībā tikt atpakaļ pie šīs te oriģinālās vērtības ir tuvu neiespējami. Un šīs te jaucēja funkcijas ir vienvirzieni. Tas nozīmē, ka atpakaļ uzzināt, ka, piemēram, ieraksts numur 1 ir par Jāni Bērziņu, vairs nav iespējams. Bet, ja ienāk informācija par to pašu dalībnieku, par to pašu Jāni Bērziņu, šī te jaucēja funkcija atkal tiešā identifikātora kolonnā iedos to pašu vērtību, ko jau pirmajam ierakstam. Un tad mēs zinām, ka mēs nezinām, ka mums ienāca informācija par Jāni Bērziņu, bet mēs zinām, ka jaunā informācija, kas ienāca, ir jāpievieno tieši tajā pašā rindiņā, kur jau ir ievāktā informācija par konkrēto personu. Un tad, ja mēs vēl īsi pieminam šīs te šifrēšanas funkcijas, tās pēc pamatā ir ļoti līdzīgas jaucēju funkcijām, tikai šī te atšķirība ir, ka tās ir divvirzienu, ka ir iespējams arī atgūt atpakaļ oriģinālo vērtību, kamēr jaucēju funkcijas ir vienvirzienu. Un kas ir ļoti svarīgi pseidonimizācijā, ir šis te atslēgas posms. Tā kā jebkura pseidonimizācijas efekti ir tieši tik droši, cik droši tiek glabāta atslēga. Un te būtu svarīgi iedomāties tādu kā analoģiju par dārgumiem, dārgumu lādi, kas ir kaut kur paslēpta, un karti, kas parāda, kā līdz šiem te dārgumiem nokļūt. Tā kā karti ar pašu dārgumu lādi parasti neviens neglabā vienā vietā. Dārgumus glabā vienā seifā un karti uz dārgumiem citā. Un tas pats tiek arī ieteikts pseidonimizācijas gadījumā. Vissliktākais variants, ko darīt, būtu, ka jums vienā Excel failā jums vienā šītā ir dati, un pēc tam otrā šītā turpat pseidonimizācijas atslēga. Tas ir ļoti riskanti, un tur jau būtībā nav jau vairs pat bezmaz vai jēga no šīs pseidonimizācijas. Labā praksa būtu, ka vienā atsevišķā failā ir šis te datu masīvs, kas tiek glabāts vienā platformā, piemēram, SharePoint. Un šī te pseidonimizācijas atslēga, kur jums ir atšifrējums, kurš pseidonīms atbilst kuram pacientam, tad tas ir atsevišķs fails, kas tiek glabāts, piemēram, pavisam citā platformā SharePoint. Protams, ka var būt situācijas, ka jums nevienmēr ir tik liela izvēle atrast drošas glabāšanas platformas. Jūs varat arī glabāt vienā platformā, bet tad būtu svarīgi, ka šie te faili tiek glabāti dažādās mapēs. Kāpēc? Lai izvairītos no iespējas, ka jūs nejauši, piemēram, pievienojot savai pētnieku komandai jaunu dalībnieku, lai nav tā, ka jūs šo dalībnieku tikai pievienojat, lai viņš analizētu datu masīvu, un jūs nošērojat visu projekta mapu. Un tad šajā pašā mapē iespējams ir arī šī te pseidonimizācijas atslēga. Un tad tā kā šī te drošība zūd. Ideālajā gadījumā būtu, ja šī te atslēga tiek glabāta atsevišķā mapē, un ka tai tiešām piekļuve ir tikai tiem cilvēkiem, kuriem tiešām reāli vajag zināt, kuri cilvēki
ir iekļauts šajā pētījumā, kas, piemēram, ir atbildīgi par sazināšanos ar pētījumu dalībniekiem, lai viņus uzaicinātu uz, pētījumu norises vietu, ievākt vēl kādu analīzi vai kādu testu. Tā kā tie, kas ir atbildīgi par to uzdevumu, ka tikai tie tiek klāt šeit informācijai, bet tie, kuriem primārais uzdevums ir analīze, tiek klāt tikai šiem te pseidonimizētajiem datiem. Protams, lai arī pseidonimizēti dati joprojām ir personas dati, šī metode ievērojami samazina riskus. Un tā ir lieliska metode, kas palīdz veikt longitudinālos pētījumus vai pētījumus, kur ir jāsavieno dati no dažādiem avotiem, reģistriem, kā arī gadījumos, kur nepieciešams atkārtot sazināties ar pētījumu dalībniekiem, piemēram, pašu pētījumu dalībnieku interesēs, kur varbūt viņu primārais mērķis bija piedalīties pētījumā, lai pārbaudītu savu veselību vai kādu biomarķieri, kuru citos apstākļos viņiem vajadzētu tikai maksas ceļā iegūt. Un tālāk runāsim par anonimizāciju. Tātad, kuru dati ir uzskatāmi par anonimizētiem? Un šeit kā klasiski anonimizētu datu piemēri ir agregāti dati. Tad šie apkopotie dati, kas ataino vidējos rādītājus vai statistiku par grupām, klasisks piemērs būtu dažādi šīs stabiņu diagrammas vai cita veida diagrammas, kuras ir atrodamas, piemēram, zinātniskajās publikācijās. Tas būtu tā kā klasisks piemērs agregātiem datiem. Un vispārināti dati, kuri, piemēram, ir dati, kuros jau šie precīzie, netiešie identifikātori ir aizstāti ar vispārīgāku apzīmējumu, lai maskētu konkrētu atbildi. Piemēram, konkrētas lokācijas vietā, konkrētas adreses vietā norāda reģionu vai valsti. Un kāpēc vienkārši pseidonimizētiem datiem dzēšot šo pseidonīmu tabulu, mēs vēl joprojām nevaram teikt, ka šie dati ir anonīmi, tāpēc, ka vēl joprojām pastāv šie netiešie identifikātori, kurus sakombinējot, mēs varam atklāt kāda cilvēka atbildi un radīt risku viņu privātumam. Tātad kopsumā pseidonimizācijas atslēgas dzēšana nenozīmē, ka dati ir anonimizēti. Katru kopu ir jāvērtē atsevišķi. Es tiešām nebūtu pārsteigta, ja jūs varētu nākt klajā savās galvās ar piemēriem, kur tiešām vienīgais, kas jāizdara, ir jāizdara šī atslēga, un būtu ļoti grūti no ievāktās informācijas atkodēt vai atpazīt konkrētu cilvēku. Bet, jo vairāk datus ievāc, jo vairāk netiešie identifikātori ir pieejami, jo vairāk ir konteksta par pašu pētījumu, kur tas veikts, kad tas veikts, kurā pilsētā, kurā slimnīcā vai kurā nodaļā, jo lielāks risks, ka kāds var sākt atpazīt savu kolēģi, kaimiņu vai kādu citu. Un tāds kā palīgs, kas palīdz saprast, vai mēs šos datus varam sākt uzskatīt par anonīmiem, ir šie anonimitātes raksturlielumi, kā anonimitāte, L dažādība un T tuvums, par kuriem mēs tūlīt arī nākamajos slaidos runāsim. Tad šo lielumu vērtības mums nav tādas noteiktas vērtības, kas iedos 100% garantiju, ka šie dati tiešām ir anonīmi un ka absolūti nav iespējama reidentifikācija. Taču tie iedod lielāku drošību, ka iespējamība ar samērīgiem līdzekļiem reidentifikācijai ir zema. Bet, protams,
atsevišķos gadījumos, kur šī datu sensitivitāte ir augsta, varētu būt, ka šīs vērtības ir nepieciešamas augstākas, kā nākamajos slaidos es parādīšu. Tad pirmais raksturlielums kā anonimitāte. Tad tas ir lielums, kas raksturo datu kopas privātuma līmeni, nosakot minimālo individu skaitu K, kurus nav iespējams atšķirt vienu no otra pēc netiešajiem identifikatoriem, piemēram, vecuma, dzimuma vai dzīves vietas. Tad, piemēram, ja mums ir aptauja, kurā kuras rezultāti ir publicēti, un ja mēs zinām, ka, piemēram, visi darbinieki kādā iestādē šo aptauju ir pildījuši, nevajadzētu būt situācijai, kur, zinot sava kolēģa vecumu, dzimumu un dzīves vietu, mēs varam nonākt pie konkrētas atbildes, un mēs jau zināsim, viņi šajā aptaujā, piemēram, deva negatīvu vērtējumu. Tātad, ja datu kopa ir kā anonīma, jebkurā tajā esošā informācija par kādu personu vienmēr sakrīt ar vismaz K-1 citu personu datiem. Tādējādi nodrošinot, ka neviens indivīds neizceļas un nevar tikt viennozīmīgi identificēts. Tad, atgriežoties pie šīs aptaujas, piemēram, ja šie rezultāti ir publicēti, un, piemēram, jūs zinat, kad Jānis Bērziņš 30 gadi dzīvo Rīgā, ko tad viņš ir teicis par savu darba vietu, ka, ja jūs atlasītu visus vīriešus, visus, kuriem ir 30 gadi un visus, kas dzīvotu Rīgā, ka tur vismaz būtu 5 ieraksti ar dažādiem vērtējumiem, kur jūs skatīties un domājat tā, labi, viens no šiem 5 ir Jāņa, bet kurš? Tā kā pastāv 20% iespējamība, ka jūs atbildēsiet, bet 20% tas ir tā, mēs nevaram būt droši. Tas pat īsti nav var būt, tas ir tā kā iespējams. Un šī ir tā kā tā pazušana pūlī. Un kā jau minēju, tad ieteicamā vērtība būtu 5. Dažos avotos min 3. Tas ir atkarīgs, cik sensitīvs ir šis atribūts, ar kuru var cilvēku sasaistīt. Un šeit vēl viens piemērs, tāds vizuālāks, kā tas izskatās, kad datus grupē pēc netiešajiem identifikatoriem, piemēram, pasta kods un vecums. Un te mums izveidojas 3 atšķirīgas šīs tā kā grupas. Un tad skatās, cik mums ir unikāli ieraksti katrā grupā. Tad pirmajā mums ir 2. Tad, ja piemēram, šo aptauju ir pildījis kāds cilvēks, kuram sākas pasta kods ar 2,2 un ir vecumā no 20 līdz 30 gadiem, tad jau viņa atbildi var uzminēt ar 50-50 varbūtību. Tad mums ir K4, kur jau šī iespēja uzminēt samazinās. Un viens piemērs, kad K ir 3. Bet, protams, šis kā anonimitāte, šis viens pats raksturlielums, pat tad, ja jums ir K5, nenodrošina to, ka tiešām riski privātumam ir pilnībā novērsti. Šai metodei ir arī savas nepilnības. Tad viena no nepilnībām homogenitāte. Ja visiem, kā cilvēkiem grupā, ir viena un tā pati slimība vai viena un tā pati atbilde, tad pūlis jau vairs neslēp noslēpumu, jo pietiek saprast, kuram pūlim cilvēks pieder, un mēs zināsim, kāda ir viņa slimība. Un vēl, protams, arī fona zināšanas. Ja konkrētais pētījums ir veikts lokācijā, kur konkrētā pazīme ir reta, arī reidentifikācijas risks pieaug. Un tad risinājums šai problēmai ir piekombinēt vēl vienu raksturu lielumu, ko noteikti, kas ir L dažādība. Un tas ir lielums, kas raksturo to, cik
dažādas un daudzveidīgas ir šīs te jutīgās vērtības katrā anonimizētajā grupā. Tad, kur jau mēs iepriekš redzējām, kur mums bija visiem cilvēkiem grupā sirdslimība, tur mums šī L dažādība nebija. Šeit mums atkal ir viena grupa, konkrētā dzīvesvieta, konkrētā aprīķī dzīvojošie vīrieši konkrētā vecumā, bet diagnoze katram ir atšķirīga. Tad, ko tas nozīmē? Tad, ja L ir 3, tad katrā grupā ir vismaz 3 dažādas šīs sensitīvās vērtības, jeb diagnozes, jeb mērķa atribūts, kā kurš nosauc šo te atšķirīgo pazīmi. Un šādi uzminēt pareizo diagnozi ir daudz zemāk, ir tikai 1 no 3. Tad, pat ja kāds ir drošs par personas piedarību konkrētajai grupai, viņi nevar būt droši par to, kurš tieši šis te sensitīvais atribūts ir sasaistīts ar konkrētu cilvēku. Un tad, ja mēs varam sakombinēt kā anonimitāte ar L dažādību, tad mēs jau uzlabojam šo te privātuma drošību. Bet pat kombinējot šīs abas metodes, tāpat pastāv riski, kā mēs varētu uzzināt tāpat sensitīvu informāciju par konkrētu individu. Tad kādi ir L dažādības ierobežojumi? Tad mēs varam vēl vienreiz iedomāties grupu, kur mēs esam L sasnieguši ar vēlamo vērtību, piemēram, 3. Bet šis mērķa atribūts, jeb šī sensitīvā vērtība, joprojām mums pasaka ļoti daudz informācijas, varbūt vairāk, kā pētījuma dalībnieki gribētu. Proti, šajā piemērā, kas ir redzams tabulā, mēs varbūt nezinām konkrēti, kāds vēzis ir tam cilvēkam, kuru mēs esam sasaistījuši ar konkrēto grupu. Bet mēs jau esam uzzinājuši, ka šim cilvēkam ir onkoloģisks saslimšana, kas būtībā ir atklājusi kritisku, sensitīvu informāciju. Tāpēc nākamais solis, lai novērstu reidentifikācijas risku, būtu noteikti T tuvumu. Un T tuvums ir lielums, kas raksturo to, cik katras anonimizētās grupas jutīgo datu sadalījums atbilst visas kopējās datu kopas sadalījumam. Tad, ja piemēram, slimnīcā veic pētījumu, kur no visiem pacientiem tikai 1% ir noteikta diagnoze, tad pie ideālā T tuvuma nevienā mazākā apakšgrupā šīs diagnozes īpatsvars nedrīkstētu būtiski pārsniegt šo te 1%. Šī T vērtība norāda pieļaujamo attālumu atšķirību starp jutīgā atribūta sadalījuma vienā anonimizētā grupā un tā sadalījuma visā sākotnējā datu kopā. Bet, protams, ka ar T tuvumu ir arī savi izaicinājumi. Jo padomājiet arī par to pašu slimnīcu, ja mēs runājam par kādām konkrētām diagnozēm, mēs varam iedomāties jebkuru diagnozu un nonākt problēmās, ja mēs vinam nodaļas. Jo atkarībā no profila ir skaidrs, ka kādas diagnozes būs biežāk kādās specifiskās nodaļās. Un tad sanāk šos datus pārveidot tā, vai pat noteiktas grupēšanas vispār datu tabulā nenorādīt. Savādāk šis T tuvums nebūs vēlamajā vērtībā no šī 0,15 līdz 0,25.
Un galvenais izaicinājums ir, ka jo mazāku T tuvumu ir mērķis sasniegt, jo vairāk šie dati ir jāpārveido, un pastāv risks, ka šādi arī tiks zaudēta analītiskā vērtība. Un, protams, ka arī šim T tuvumam nav tāda universāla pareiza T vērtība. Tā kā par ļoti augstu aizsardzības līmeni uzskata šo 0,15. Bet tas ir būtībā līdzīgi kā ar P vērtību 0,05. Mums nav tādas matemātiskas formulas, kas pasaka, ka šis ir tas īstais cipars, kas aizsargās pētījuma dalībniekus perfekti, bet šis ir cipars, kas tiek pieņemts par to, kas jau ir gana tuvs vidējiem, lai nodrošinātu aizsardzību. Un arī T tuvums viens pats nebūs pietiekams, lai aizsargātu pret reidentificēšanu. Visoptimālākie rezultāti ir, ja kombinē kā anonimitāte ar dažādību ar T tuvumu. Un tad kopumā, kas būtu jāņem vērā, ir pirmais novērtēt datus, identificēt netiešos identifikātorus un jutīgos atribūtus, noskaidrot, vai dati ir paredzēti iekšējai lietošanai, vai ārējai koplietošanai, vai publicēšanai. Tad atkarībā no situācijas iestatīt bāzi šiem te raksturlielumiem un atbilstoši kontekstam tad arī pielāgot to, cik daudz šos datus iespējams pārveidot, lai saglabātu aizsardzību privātumam ar šo te, un te pašā laikā, lai arī saglabātos datu liederību. Tad, ja mēs runājam par datu apstrādi pirms deponēšanās, un it sevišķi deponēšanos Dataverse LV, kur būtībā repozitorijā, kas nav paredzēts sensitīvu datu glabāšanai, būtu labi apgūt dažas vienkāršas anonimizācijas metodas. Tad tālāk sniegšu ieskatu anonimizācijas metodēs kā mikroagregācija, vispārināšana, trokšņa pievienošana un citas, protams, arī pastāv, bet šīs ir pamata metodes, kurām vienkārši izskaidrošu principu. Protams, ka, ja jūsu datu masīvs ir liels un ir ievāktas daudz dažādas datu kategorijas, un jums ir daudz kolonas un daudz tiešie un netiešie identifikātori, tad, protams, manuāli šīs metodas būs izaicinoši pielietot, bet, lai tās pielietotu pat ar algoritmu vai kādu programmēšanas programmu palīdzību, sākotnēji ir jāsaprot princips, un pēc tam jau, cerams, nākotnes semināros varēsim arī iedziļināties tehniskā izpildījumā. Tātad mikroagregācija. Tas ir process, kurā ieraksti tiek grupēti mazās kopās, un katra indivīda konkrētā vērtība tiek aizstāta ar visas grupas vidējo rādītāju vai skaitlisko vērtību. Tātad, piemēram, šeit tika aizstāts vecums, tā kā konkrēts vecums, uz konkrētās dekādes vidējo vērtību, kur 25, 27 un 29 vidējā vērtība ir 27, un tad visiem vecums ir aizstāts ar šo te vērtību. Un līdzīgi izdarīts arī ar pētījumu dalībniekiem, kuru vecums ietilpst robežās no 40 līdz 50. Variācija mikroagregācijai būtu aizstāt nevis ar šo vidējo vērtību, bet, piemēram, intervālu no 20 līdz 29 vai no 40 līdz 49. Vispārināšana
Ir datu precizitātes apzināta samazināšana, kur specifiskas vērtības tiek aizstātas ar plašākām kategorijām, intervāliem vai saīsinājumiem. Un, piemēram, vērtības analīzē nav nepieciešama mikro līmeņa granulitāte. Tad tas pats pasta indeks var būt, ka to vispārina, dažu simbolus paslēpjot, iedodot tikai aptuveni informāciju par apriņķi. Tikpat labi pasta indeks varēja tikt vienkārši pārveidots par valsti un vienkārši ierakstīt Latviju. Tā arī būtu vispārināšana. Vai arī, ja jums ir dota konkrēta pilsēta, piemēram, Sigulda, tad pāriet uz nākamo administratīvo līmeni, piemēram, Rīgas rajons. Un trokšņu pievienošana, kur ordinālajām vērtībām tiek pievienotas nejaušas matemātiski kalibrētas novirzes, kur atsevišķi ieraksti vairs nav precīzi, taču visas datubāzes kopējā statistika īpaši nemainās un saglabājas tāda pati. Ka, piemēram, šos te konkrētos algas rādītājus par noteiktiem procentiem dažviet palielina, dažviet samazina, lai šie te cipari nebūtu precīzi. Un tālāk jau par mākslīgo intelektu lietojumu un datu drošumu. Protams, ka šajā laikmetā, kur lielie valodu modeļi piedāvā tik daudz dažādas iespējas ietaupīt laiku un optimizēt darbus, ir arī jautājums, kā lai mēs tos integrējam pētniecībā, lai gūtu maksimālu labumu un izvairītos no nevajadzīgiem riskiem. Šis ir slaids, kuru es aizņēmos no Aalto universitātes, kas lieliski parāda gan problemātiku, gan arī nianses, kas jāņem vērā, darbojoties vispār tiešsaistē. Gan tiešsaistē ar lieliem valodu modeļiem, kā ChatGPT, Gemini, Claude un citiem, gan arī vispār atrodot tiešsaistē kādus rīkus, kalkulators, programmas, kuras tā kā aicina ar ātru un vienkāršu lietojamību, kur jūs online kaut kur iemetat iekšā failus, un tad viņi viņus apstrādā un iedod jums rezultātu. Tad kas ir jāņem vērā? Ir, ka visās šajās sadaļās būtībā no jūsu datora, kā jūs pieslēdzaties kādam tiešsaistes rīkam vai lielo valodu modelim, jau ievedot šos promptus, jau aizsūtot informāciju uz šo modeli, ir ielikts tādas kā šīs novērošanas kameras. Proti, ka šī datu plūsma, viņa tiek nodota ārpusē, kādai trešajai pusē šiem datiem ir piekļuve. Un tas, kur viņu uzglabā, kā viņu pēc tam izmanto, tam nav nekādas drošības garantijas. Protams, ka tagad sevišķi Maxis Pro versijām šiem te lielo valodu modeļiem ir iespēja tur neveidot vēsturi, kas var dot tādu kā neīstu drošuma sajūtu, ka jūsu dati nekur nesaglabājas. Tas, ka jūs šeit vēsturē nevarat piekļūt klāt, nenozīmē, ka šie te uzņēmumi tomēr kaut kādus datus kaut kur pietur vai saglabā. Sevišķi ņemot vērā to, ka lielākā daļa no lielo valodu pakalpojumu sniedzējiem ir bāzēta ASV un uz tiem neatiecās GDPR un visas no tā izrietošās aizsardzības. Būtībā arī tad, kad šis te valodu modelis apstrādā informāciju un pēc tam izdod ārā jums informāciju arī šajā posmā vēl citas sistēmas,
saglabā šos datus un vēl citiem pakalpojumu sniedzējiem tie varētu kļūt pieejami. Protams, tas, kas ir ideāli, ja universitāte nodrošina kādu no šiem lielo valodu modeļiem uz saviem serveriem, kā piemēram šeit ir iezīmēts pašā centrā Alto, tur jau var šos datus likt iekšā ar daudz mazākiem riskiem, bet, protams, arī ar zināmiem ierobežojumiem. Arī pašā Alto universitātē viņi neaicina izmantot šajā situācijā datu masīvus ar tiešiem identifikatoriem, bet tādus datu masīvus, kas jau ir pseidonimizēti. Tātad, kur varētu mākslīgo intelektu pielietot? Tas ir lielisks palīgs, lai izveidotu skriptus un algoritmus, lai varētu pētniecības datus analizēt, pseidonimizēt, piemēram, šīs jaucēju funkcijas, lai izveidotu vai lai palīdzētu ar tokenizāciju. MI arī var palīdzēt izveidot šos skriptus un algoritmus anonimizēšanai. Arī var palīdzēt izveidot skriptus, lai noteiktu šos anonimizācijas raksturlielumus, par kuriem mēs runājām iepriekš. Atkarībā no vaicājuma, jeb šī prompta veidošanas, mākslīgais intelekts var palīdzēt pielāgot šos algoritmus tai programmēšanas valodai, ko jūs izmantojat, kā piemēram R vai Python vai jebko citu, ar ko jums ir saskari un ar ko jūs strādājat. Bet nekādā gadījumā nedrīkst mākslīgā intelekta rīkos augšu pielādēt personas datus. Šis ir sevišķi attiecināms uz šiem mākslīgā intelekta tiešsaistes rīkiem, jo, kā jau redzējām iepriekšējā vizualizācijā, būtībā kā jūs viņus augšu pielādējat, kur viņi aiziet, kur viņi saglabājas, tur ir jautājumu zīmes. Un vienīgais izņēmums attiecībā uz mākslīgo intelektu ir, ja universitāte nodrošina mākslīgā intelekta rīku, kur būtībā katrā solī ir iespējams izsekot, kam dati ir pieejami un kur tie glabājās. Tad vēl vienreiz atgādinot, ka šie publiskie tiešsaistes tiešsaistes roboti viņi nav droši. Sensitīvus datus tur labāk ir neievietot. Un šie dati brīdī, kad jūs viņus augšu pielādējat šajās tiešsaistes programmās vai lielo valodu modeļos, viņi atstāja drošo jurisdikciju, viņi var tur saglabāties un pēc tam viņi var tikt izmantoti X nezināmiem mērķiem, kā arī jauna modeļa apmācībai. Ja jums ir sajūta, ka jūsu datu apjoms ir tik liels, ka jūs varētu iegūt lielus ieguvumus no mākslīgā intelekta, tad visdrošākie ir šie institucionālie rīki, kā piemēram mums ir RTU un APC. Protams, ka tas nav vienīgais, ir arī citi Eiropas universitāšu piedāvājumi, bet tie gan jāatzīmē ir ārpus Latvijas. Ja jūs zinat, ka jūsu datu masīvs nav tik liels, lai atmaksātos izmantot RTU HPC, varat arī lejuplādēt atvērtā pirmkoda modeļus, piemēram, Miristāla vai Lama, uz droša datora. Tad jums būtu pilnīga kontrola pār saviem datiem, bet tur pirmais punkts, kas jāsaprot, kas ir drošs dators. Tur būtu nepieciešams pirms tam konsultēties ar universitātes IT speciālistiem, lai viņi varbūt nodrošina šo datoru, kur jau ir uzinstalēts šis modelis un kur jūs varat tad apstrādāt šos sensitīvos datus. Vai arī, ka viņi jums nodrošina virtuālo mašīnu, piemēram, bez interneta pieslēguma, ja tie dati ir sevišķi sensitīvi. Un otrs, bet ar šiem lokālajiem modeļiem ir tas, ka viņi nebūs jums tik jaudīgi, kā, piemēram, jau pieminētais ChatGPT, Gemini vai Claude. Viņi būs
viņi būs tik jaudīgi, cik jaudīgs ir tas datoriņš. Jo visi tie, kas ir tiešsaistē, viņiem būtībā ir pieejams liels daudzums serveru, lai viņi varētu tik ātri un tik jaudīgi atbildēt uz visiem jautājumiem. Te tā jauda būs tik, cik iebūvēta konkrētajā ierīcē. Un, protams, ar mākslīgo intelektu ir obligāti šī cilvēka uzraudzība un iesaiste, jo mākslīgais rīks ir tikai rīks, tas nav aizstājies, tas neatbrīvo pētnieku no ētiskās un tiesiskās atbildības, un vienmēr pastāv kļūdu līmenis, piemēram, šis NER, automatizētā anonimizācija, būtībā to arī nozīmē. Tas NER ir Named Entity Recognition, nosaukto lielumu atpazīšana. Tas ir tāds kā metode, kas apvieno mašīnu mācīšanos ar šo te valodas modeli, kur automātiski mākslīgais intelekts atpazīst šos datu masīvu elementus, kas satur tiešos un netiešos identifikātors un tos pārveido. Bet, kā jau te ir minēts, pastāv apmēram % risks, ka šie te modeļi arī var nokļūdīties un ne visu pārveidot. Nākamais, ar ko ir jāuzmanās, ir, protams, halucinācijas, bet tas jau vairāk būtu, kad mēs runājam par analīzi. Un, protams, šī manuālā kvalitātes kontrole ir obligāta. Protams, katru rezultātu pārbaudīt nav iespējams, bet tomēr padomāt par kādām metodēm, lai palielinātu drošumu, ka kaut kas neaiziet greizi. Un tad šī drošā darba plūsma būtu, ka pirmais jūs novērtējat datus, identificējat sensitīvo informāciju un datu aizsardzības prasības, izvēlēties drošu vidi, izmantojiet vai lokālos modeļus, vai arī tādus, kurus jums var rekomendēt universitāte. Pielietojiet MI, jūs varat izmantot gan šo NER teksta rediģēšanai, vai arī ģeneratīvo MI, lai izveidotu sintētiskus datus, bet vienmēr atcerieties, ka arī mākslīgais intelekts var kļūdīties. Un verificējiet rezultātus. Tā kā ieteicams ir vismaz atsevišķiem rezultātiem veikt manuālu pārbaudi, lai būtu drošība, ka tiešām šiem rezultātiem var uzticēties. Un kopumā galvenās atziņas, kuras es ceru jūs no šodienas paņemsiet, ir svarīga šī datu minimizācija. Un vajadzētu un apstrādāt tikai tos datus, kas tiešām ir nepieciešami pētījuma mērķa sasniegšanai. Metodas, pseidonimizācija nav tas pats, kas anonimizācija. Pseidonimizēti dati joprojām personas dati un joprojām ir attiecināmas vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Anonimizēti dati vairs nav personas dati, bet, kā jau jūs atceraties no šīm metodēm, kuras var pielietot, lai datus anonimizētu, kaut kāda vērtība no šiem datiem pazudīs pēc šo metožu pielietošanas. Kādu metodi izvēlēties, pseidonimizāciju vai anonimizāciju, vai kurus no jau konkrētajām šo metožu īstenošanas procesiem tieši savam pētījumam paņemt, būs atkarīgs no pētījuma mērķa, datu analīzes vajadzībām, reidentifikācijas riska līmeņa un datu tālākiem plāniem. Un, protams, ja mēs runājam par mākslīgo intelektu, nepārsūtīt identificējumus personu datus uz ārējiem mākslīgā intelekta servisiem, turēties pie lokālajiem vai institucionāliem risinājumiem. Un, protams, ideālajā pasaulē mums vienmēr izdotos atrast šo līdzsvaru starp privātuma aizsardzību un datu liederību pētniecībai. Tas būtībā no slaidiem ir viss. Es domāju, ka varam pārslēgties uz jautājumu sadaļu, kura, es domāju,
Varbūt jau ir kādi jautājumi čatā. Es skatos gan jautājumu sadaļu, gan arī čatu. Redzu vairākas paldies. Labi, izskatās, ka šoreiz papildus jautājumi nav. Tad nobeigumā būtu ļoti vērtīgi, kamēr visi ir pieslēgušies, izstāstīt par tālākajiem VPC pasākumiem. Ir plānota darbnīca, kur tiešām iesim dziļāk, praktiskāk par to, kā īstenot iepriekš minētās metodes. Ja nemaldos, tur ir plānots vairāk darboties tieši ārvalodām. Jāskatās, varbūt būs arī pieejami materiāli Pythonam. Jebkurā gadījumā palieciet saziņā ar VPC. Mēs ļoti ceram, līdz ko būs viss līdz galam norunāts ar lektoriem, izsūtīt informāciju, bet plāns ir aprīļa beigās vai maijā, ka šī darbnīca notiks, kas jau iedos tādu kā, nezinu, praktiskā pielietojuma sajūtu, kā tieši darboties. Tad jautājumos es redzu, ka ir daži jautājumi. Kādas īpašas prasības eksistē reto slimību datiem, kas agregēti Eiropā? Jo tad nav iespējams nodrošināt pilnīgu anonimizāciju. Šis ir diezgan sarežģīts jautājums, jo no tām retajām slimībām ir tas, ka būtībā tās slimības atklāja identitāti tieši tāpēc, ka tās ir tik reti sastopamas. Vai šīs tādas konkrētas prasības un tieši dara izpratnē nav noteikts. Būtībā visur vienmēr ir šī kā lai saka, vispārīgā atruna, ka ir jāizvērtē situācija, jāizvērtē, cik iespējams ir saprātīgiem līdzekļiem ir šos cilvēkus atpazīt, un ja vēl joprojām viņus ir iespējams atpazīt, tad datus ir nepieciešams vēl pārveidot. Tā kā galvenā prasība, kas ir, ka nav iespējams ar saprātīgiem līdzekļiem viņus atpazīt, bet kas vienam liekas saprātīgi līdzekļi, kas citam liekas saprātīgi līdzekļi, ir tāds sarežģīts, juridiski un ētiski sarežģīts jautājums. Es nezinu, vai man izdevās atbildēt, bet laikam, ka tā vienkāršākā atbilde būtu novērtēt datus, cik iespējams ir šo individu atpazīt, un ja vēl joprojām ir iespēja, tad visticamāk ir nepieciešams tālāk datus pārveidot. Tad tālāk nākamais jautājums. Vai uzglabāšana uz organizācijas OneDrive ir droša datiem? Tas ir ļoti labs jautājums, un tas pamatā ir atkarīgs no jūsu organizācijas. Jo būtībā katra universitāte slēdz atsevišķu līgumu ar Microsoft, kur viņi jau var konkrēti noteikt šīs drošuma konfigurāciju atsevišķiem rīkiem. Piemēram, par RSU mums ir bijuši saruna ar IT departamentu, cik droši skaitās OneDrive, un tas, kā viņi ir nokonfigurējuši OneDrive, dod būtībā rekomendāciju mūsu pētniekiem, ka jā, OneDrive droši var likt pseidonimizētus datus. Tas ir pietiekami droši tam, bet OneDrive nevajadzētu glabāt datus ar tiešiem identifikatoriem.
Bet kā ir citās organizācijās, tas ir labs jautājums. Jo interesanti arī, ka tas nav tā, ka visi Microsoft produkti, tad RSU ir droši pseidonimizētiem datiem. Arī nē. Piemēram, MS Teams vidē mūsu IT speciālisti ļoti konkrēti teica, ka nē, ka tas ir, ka tur šī konfigurācija, tā kā viņi vēlējās, nebija iespējama, tas ir tikai saziņai. Un tur vispār nekādas datu pārsūtīšanas nevajadzētu veikt. Tā kā ar to OneDrive es ieteiktu sazināties ar savu institūciju un uzdot viņiem tieši jautājumu, tā kā IT speciālistiem, tā kā cik droši ir mūsu institūcijas OneDrive. Vai tas ir gana droši, lai tur glabātu pseidonimizētus datus, vai tas ir gana droši, vai tur glabātu datus ar tiešiem identifikatoriem. Un tad čatā tālāk. Jautājums par datiem, ko iegūst ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Anglijas. Vai joprojām dara šāda datu pseidonimizācija un glabāšana šifrētā failā? Jā, protams, ka labi, kas mums notiek būtībā ar apvienoto karalisti? Apvienotā karaliste izstājās no Eiropas Savienības un viņiem vairs GDPR nav spēkā. Bet tas nenozīmē, ka apvienotā karaliste nolēma, ka viņiem datu drošums nav vajadzīgs. Viņi vienkārši ir izveidojuši pa jaunam savus lokālos likumus, un tad ar tiem arī attiecās. Tā kā ja jums pētnieki sūta datus no Anglijas, tad būtībā jums būtu jāturpina cienīt tie likumi, kas attiecās uz Angliju. Tā kā vai es esmu kompetenti pateikt precīzi, cik stingras ir prasības apvienotajā karalistē, es nemācēšu pateikt. Tur varētu būt kaut kādi atsevišķi knipiņi, kas ir atšķirīgi no Eiropas, bet vienkāršās datu minimizācijas metodas, kā piemēram tas, ka jums atsūta to failu bez tiešajiem identifikatoriem, tas jau ir pirmais pareizais solis, kam nevajadzētu nodarīt neko ļaunu. Es neesmu dzirdējusi, ka apvienotajā karalistē iznākusī likumdošana būtu stingrāka par GDPR. Man ir aizdoms, ka tikai viņi nav kaut kādos atsevišķos posmos pielaidīgāki. Tā kā ar pseidonimizētu datu pārsūtīšanu bez tiešiem identifikatoriem jūs nevarat noiet greizi. Tā noteikti ir metode, ko varat turpināt izmantot. Bet, ja jums dati iet otrā virzienā no Latvijas uz apvienoto karalisti, tad ir atkal sarežģītāk. Tad jums obligāti vajag slēgt līgumu, kurā otra puse parakstās, ka viņi ievēros GDPR prasības. Ka viņi centīsies, lai viņu tas tehniskais nodrošinājums ir atbilstošs, lai tie dati nekur nenoplūst, un ka viņi tālāk tos datus nekur nenopludinās. Īsumā. Protams, ka līgumā tie punkti izskatīsies daudz sarežģītāk un garāk un piņķerīgāki. Kā rīkoties, ja dati nav kvantitatīvi, bet kvalitatīvi? Protams, ar kvalitatīviem datiem ir daudz sarežģītāk. Un, kā lai saka, ja tie ir tekstuāli dati, tad tas ir vairāk vai mazāk tāds tā kā manuāls darbs. Ar kvalitatīviem datiem visbiežāk sanāk, ka beigās viņus anonimizēt ir to neiespējami. Un sevišķi, ja šī tēma ir sensitīva. Protams, tur ir intervija, kurā jūs noskaidrojat cilvēku politiskos uzskatus vai cilvēku reliģiskos uzskatus vai jautājumu par seksuālo dzīvi un seksuālo orientāciju. Būtībā visticamāk, ka šādi interviju dati ir tādi, kurus anonimizēt, lai kaut kur publicētu, būs teju neiespējami.
Ja vienkārši par piemēram, šie te interviju, šis te interviju mērķis nav saistīts ar šīm īpašajām kategorijām un īpaši sensitīviem tēmām, tad varētu būt lielāka iespēja, ka apskatot sniegtās atbildes vai kaut vai manuāli viņām izejot cauri, ir iespējams izķert šos te identifikātors un tos aizstāt vai dzēst vai kaut kā savādāk maskēt, kur, piemēram, es nezinu, cilvēks nejauši atklāja savu dzīves vietu intervijas laikā vai darba vietu un amatu, kas tā kā palīdz viņu identificēt, bet tas ir vairāk manuāls darbs, tur ir daudz grūtāk pielietot algoritmus. Man liekas, ka šeit atkal varētu būt labāks rezultāts, paņemot talkā mākslīgo intelektu, bet te atkal ir tā kā nākamais, ka tad ir jāatrod tas drošais veids, kā viņu pielietot, vai nu lokālajā modulī drošajā datorā, vai tad kādā institucionālā risinājumā. Jo manuāli tas nozīmē vienkārši kādam cilvēkam tiešām visu to intervijas tekstu pārlasīt un tās daļiņas, kas nodod to intervējamo, tad kaut kā mainīt vai maskēt. Tātad sakiet, kā saņemt certifikātu par semināru vai jāraksta e-pasts, lai to saņemtu. Jāsaka, ka par šo semināru nav paredzēts veidot certifikātus. Es vismaz mūsu VPC veidotie semināri ir izglītojoši pasākumi, kas ir paredzēti, lai atbalstītu gan jau pētniekus ar stāžu, gan arī jaunos pētniekus un studentus, lai veicinātu izpratni par atvērto zinātni un datu apstrādi, bet mēs tādus certifikātus tā kā neplānojam veidot un izsniegt. Tad kādu lokālo mākslīgā intelekta modeli iesaku lietot RSU tīri teorētiski? Tīri teorētiski tas būtu jebkurš lokālais modelis, kuru atvērtajā kodā var bez maksas un vienkārši instalēt. Kamēr vien tā ierīce, uz kuras tiek tas instalēts, ir droša. Tā kā var pameklēt informāciju par to pašu Miristalu vai par to Lama. Viņus var uz jebkura datora instalēt, un tad viņi būs tik jaudīgi, cik ir dators, un viņi būs tik droši, cik droši ir pats dators. Paldies par prezentāciju. Vai pastāv atšķirības datu anonimizācijas un pseidonimizācijas piemērošanā pētniecības un ārstniecības iestādes auditēšanas nolūkos? Labi, tas ir interesants jautājums. Es nezinu, vai es līdz galam saprotu, kas šeit ir jautāts. Tā kā, droši vien jau, ka pirmais jautājums ir par to auditēšanu, kāds ir audita nolūks. Jo, ja mēs runājam par ārstniecības iestādi, kur, piemēram, ir audits no veselības inspekcijas, tāpēc, ka ir saņemts ziņojums par nepiemērotu ārstēšanu konkrētam pacientam, kur varbūt iznākums ir bijis letāls vai ar smagu invaliditāti, tur jau nevarēs piemērot anonimizēšanu vai pseidonimizāciju. Tur veselības inspekcija ies ar konkrētā cilvēka datiem un ies uz ārstniecības iestādi un šos konkrētos datus piemēros un viņus arī skatīs. Un tur neko īsti nevarēs tā kā, noslēpt, jo tas būs jautājums par konkrētu gadījumu. Bet, ja mēs runājam par cita veida auditēšanām, es nezinu, piemēram, veselības inspekcija dodas uz ārstniecības iestādi un pārbauda, psihotropo līdzekļu lietojumu. Pēc idejas jau es teiktu, ka tas, kā mūsdienās šīs te uzskaitas tiek veiktas, tas jau kaut kādu šo te pseidonimizāciju ir iekļāvis, jo lielākajā daļā gadījumu
šī te uzskaita, kur katra psihotropa ampula ir aizgājusi. Tur blakus jau vairs nav vārds uzvārds Jānis Bērziņš, tur ir vēstures numurs un datums. Un tad ir, ka tā kā lūdzu atnesiet šo te vēstures numuru, atšķiriet šo te datumu, parādiet, ka tam cilvēkam tiešām šī te ampula ir atrakstīta. Nu, tad izlases kārtībā to, protams, pārbauda. Es teiktu, ka tur jau tā kā šādā auditā pseidonimizācijas elements ir ieviests, lai aizsargātu tā kā privātumu. Bet varbūt ir iespējams uzrakstīt šatā vēl kādus citus audita piemērus, jo man ir tā grūti saprast, tā kā, kāds ir tas audita mērķis. Arī tā kā pētniecības, piemērošana pētniecības un ārstniecības iestādes auditēšanas nolūkos. Man ir tiešām grūti pateikt. Vēl arī par tām atšķirībām, kur mums ir ļoti liela problēma vispār ārstniecības iestādēs kopumā, ja neskaita bērnu slimnīcu, un es saprotu, ka arī Stradiņi ļoti cenšas, bet ne līdz galam varbūt tas ir sanācis, ka nav tā elektroniskā pacientu ordinēšanas sistēma līdz galam izveidot. Pēc idejas, veidojot šīs sistēmas, vajadzētu paredzēt to, ka nāk kādi studenti ar pētniecības vajadzībām vai pētnieki ar pētniecības vajadzībām, kur ir ierobežota piekļuve, un varbūt arī kaut kādi šie tieši identifikātori slēpti, kas nav vajadzīgi pētniecībai. Tā kā, labi, es domāju, ka jūs arī varat izteikties. Jā, es redzu rociņu. Jā, Līta, paldies. Pēc būtības jūs atbildējāt uz jautājumu, bet piemērs auditēšanai būtu, piemēram, nacionāla līmeņa audits izmeklējuma kvalitātes kontrolē, kur tiktu izmeklēti, piemēram, iekļautas visas ārstniecības iestādes Latvijā. Tad jautājums, vai šī pieeja pie datu anonimizācijas un šī obligātā nepieciešamība pēc anonimizācijas vai pseidonimizācijas, vai tā ir atšķirīga, ja mēs to darām tikai pētniecības nolūkos, vai mēs to darām auditēšanas nolūkos, un ja to nedara Veselības inspekcija, proti cita neatkarīga institūcija. Nu, tas ir tāds tā kā jautājums, ko perfekti atbildēt datu aizsardzības speciālists. Lemīgā kārtā es jau esmu daudz ar viņiem runājusi, un tad ir tas, ka tiek vērts vaļā GDPR un skatīts, tā kā, ja mēs runājam par pētniecību, tad visbiežāk ir tas 6. punkts, un tad ir 2 varianti, kā personas datus drīkst izmantot pētniecībai. Tā kā, ja ir saņemta informētā piekrišana, nu šajā gadījumā tas ir neiespējami, jo ja nacionāli vajag visām slimnīcām visus, piemēram, magnētiskās rezonanses attēlus pārbaudīt, cik viņi ir kvalitatīvi vai nekvalitatīvi, nevar visiem pacientiem pajautāt informēto piekrišanu, nebūs. Un tad ir otrs punkts, kas ir par vispārīgajām sabiedrības interesēm. Tas jau perfekti izpildās, tāpēc, ka tā ir vispārīgā sabiedrības interese, lai mums visās Latvijas slimnīcās būtu tāda magnētiskās rezonanses aparāti, kas tiešām strādā, kas tiešām kvalitatīvi veic šo te attēlu diagnostiku. Un, ja mēs varam ar šo pētījumu uzlabot vai arī kaut kā savādi uzlabot un novērst trūkumus kādā procesā, tad tas atmaksājās, kā cilvēki no malas izmanto šos datus. Tas ir likumīgi. Bet, jā, es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, paldies. Tas otrais punkts bija ļoti noderīgs. Jā, šeit tā robeža šķirtne starp auditu un pētniecību, pēc būtības pats audita process arī ir sava veida pētniecība. Tāpēc ir ļoti grūti dažreiz novilkt šo robežu, bet paldies, Līna. Jā, tā kā, jo būtībā jau lielākā daļa šo nacionālo pētījumu ies uz tām sabiedrības interesēm. Tad tālāk jautājums, ja pētījumi dati ir tikai skaitliski rezultāti bez personas datiem, vai ir kādi ierobežojumi šādu datu nosūtīšanai sadarbības iestādē citā Eiropas valstī, kas līdzdarbojas pētījumā? Jā. Šeit, ja pētījuma dati ir tikai skaitliskie rezultāti, tad ir jautājums,
tālāk, vai kāds no šiem skaitliskajiem rezultātiem var uztvert par tiešajiem vai netiešajiem identifikatoriem. Tad, ja tur ir personas kodi, arī skaitliski dati, skaidrs, ka tos noteikti pārsūtīt nevajadzētu. Tos vajadzētu aizstāt ar kādu ciparu. Ja tur, piemēram, ir vecums, tad ir jāsaprot, mums ir mums tiešais identifikators paslēpts super, netiešais identifikators vecums. Visticamāk, ka normālajai analīzē mēs nevaram viņus jau sākt tur vispārināt un grupēt, vai atstāt to vecumu, kā ir. Mēs saprotam, ka tie ir pseidonimizēti dati. Un sazinamies ar to institūciju, ar kuru ir plānota sadarbība. Un sadarbības līgumā ieliekam iekšā punktu, ka visi tie dati, ko viņi saņems no mums pētniecībā, ka viņi ar viņiem apiesies, kā pienākās pēc GDPR, ka viņi viņus droši glabās, neizplatīs nekur citur un tā tālāk. Vai varētu būt situācija, kur tiešām jums ir tie dati, tiešām pilnīgākie cipari, no kuriem nekā nevar cilvēkus atpazīt. Es nezinu, piemēram, jums nav pat iedot, jums tie unikālie numuri ir pilnīgi bez jebkādas atgriezeniskās saites, un visi dati, kas ir ievākti, es nezinu, tur ir dažādi holesterīni, piemēram, parametri ievākti, un tādi, kur nevar atpazīt. Pēc idejas, tad tur jau mēs varam sākt teikt, ka šie ir anonimizēti dati. Bet tiešām, ja tur nav ne vecuma, nekā, ka tikai, piemēram, analīžu rezultāti, nezinu, tikai lekcija, trombocītu holesterīns, piemēram, tad labi, tad varētu teikt, ka tie dati, ko jūs pārsūtat, ir anonīmi, un ka tur problēmām nevajadzētu būt. Bet tas, kas būtu tad svarīgi, ir tas, ka jūs esat vai ētikas komitejā, kad apstiprinājāt pētījumu vai arī informētās piekrišanas dokumentā, šiem pētījuma dalībniekiem, ka esat brīdinājuši, ka viņu anonimizētie dati tiks sūtīti sadarbības partneriem ārpus Latvijas, piemēram, vai tiks publicēti vai izplatīti vai kaut kā savādāk, lai viņi saprot, ka kad viņi būs anonīmi, ka tie dati kaut kur tālāk var figurēt. Pat ja tas nav informētajā piekrišanā, vismaz tam vajadzētu būt noteikti ieliktam pētījuma protokolā, lai ētikas komiteja to apstiprina un redz. Tad tālāk ir jautājums, ja MS Teams nav drošs kodētiem datiem, tad arī nevar to izmantot intervijām, jo tad tiešais saruna nav anonīma vide un nevar ierakstīt interviju vai pareizi. Tas ir ļoti labs jautājums, un tas būtu jautājums, kas būtu tālāk jāizrunā ar konkrētās universitātes IT speciālistiem par. Šis ir diezgan, kā lai saka, sarežģīti. Es saprotu, ka tā problēma ar MS Teamu būtu tieši tādēļ, kā ilgtermiņa glabāšanai, ka vienkārši pastāv, ka šī aplikācija ir ar lielāku ievainojamības risku, ka kāds var piekļūt tiem datiem, viņus vienkāršāk izlasīt vai kaut kā savādāk uzlauzt. Un ka tas OneDrive, SharePoint ir drošāks. Un būtībā tas MS Teams, kad jūs viņu izmantojat tiešsaistes intervijai, viņš ir tik drošs, cik tas interneta savienojums, no kura jūs esat. Ko es ar to domāju? Jūs varētu izmantot jūs varat izmantot MS Teamu, lai šo te interviju veiktu, bet tad, kad notiek šis te ieraksts un šī te intervija, noteikti pārliecinieties, ka esat pieslēgušies pie droša interneta savienojuma, kas ir droši interneta savienojums tāds, kas nav kaut kāds publiskais, tur free Wi-Fi vai kādā kafejnīcā, un kur jūs esat papildus pieslēgušies pie savas universitātes tīklu, piemēram, caur RSU VPN, ja jūs esat RSU pasniedzējs.
Un nākamais, kas ir saprotot to, ka tagad tas MS Teams ir tāds tā kā nedaudz vājais punkts. Ja jums nav svarīga cilvēka sejas izteiksme, mīmika, žesti, bet tieši tā kā tas, ko viņi jums pasaka mutvārdos, palūgt uz ieraksta brīdi izslēgt kameru, nodrošināties, ka tas cilvēks ir pārsaucis sevi, ka nav tā kā tur apakšā, tā kā man jūs, piemēram, redzat, apakšā rakstīts Līna Lāža, ka tur cilvēks nomaina savu vārdus, piemēram, intervējumais viens. Un tad jums pēc tam tas audio fails saglabāsies tāpat tajā OneDrive'ā. Un viņš tur var glabāties, bet tā labā prakse būtu viņu tur turēt pēc iespējas īsāku brīdi, tā kā tajā brīdī, kad jūs esat to interviju transkribējis, tad tiešām izdzēst tos datus un arī sazināties ar savas universitātes IT un pajautāt, vai nav nepieciešami kaut kādi papildus darbības, lai pārliecinātos, ka tiešām no visām dublēšanas vietām tas intervijas audio video fails ir izdzēsies. Tā kā es pilnībā MS Teams intervijām nenorakstītu, vienkārši vairāk jāpiedomā ir pie lietiņām, lai tā kā uzlabotu drošību. Un tad, jo ātrāk šos audio failus ir iespējams dzēst, jo labāk, jo patiesībā katra cilvēka balss, runas veids, izvēlētie vārdi, arī tā informācija, kas ir tajā intervijā, ir ļoti, ļoti identificējoša, teiksim tā. Un tas, ko es biju domājis par tiem kodētajiem datiem MS Teamā, ir vienkārši tas, ka jūs varbūt ar citiem kolēģiem tur čatojat, un tad jūs tur čatiņā iemetat, aizsūtat Excel ar pseidonimizētiem datiem. Tas ir tas, kā nevajadzētu darīt. Jo tā nav labā prakse. Labā prakse būtu, ka jūs to Excel ar pseidonimizētiem datiem ieliekat OneDrive'ā, uztaisat linku, nošērojat linku ar to kolēģi, ieliekat arī kaut kādu expired-ideju, ieliekat paroli un tad aizsūtat atsevišķu to paroli un informēt, ka es tev nosūtīju piekļuvi, tev tagad vajadzētu jau būt e-pastam atnākušam par to, ka tu tiec klātai mapē, kur tev ir parole un tur ir iekšā tie dati. Bet ne tā, kad vienkārši iemetu čatiņā. Tā. Tad es redzu no Elzas Grīslas, lai saņemtu apstiprinājumu par akadēmiskajām stundām. Labi, tad tas bija droši vien par to certifikātu. Tad vai pseidonimizētus datus var deponēt, piemēram, Dataverse, vai nepieciešams tos anonimizēt? Te ir jautājums, par kuru Dataverse jūs runājat, jo mums ir divi Dataverse, ir Dataverse LV, kur vairāk administrē VPC, un tur tas uzstādījums ir, ka mēs liekam tikai vienīgi anonimizētus datus, vai arī, piemēram, eksperimentālus datus, vai tur kaut kādus datus, kas nav personas dati, kas nav sensitīvi. Ja mēs runājam par RSU Dataverse, tur mēs liekam pseidonimizētus datus. Mūsu IT speciālisti ir nopietni piestrādājuši, lai nodrošinātu maksimālo drošību. Un tur var likt arī pseidonimizētus datus. Tā kā tas atkarībā, kāda ir jūsu situācija, tad varat padomāt, kur jūs, tur pamat jautājums ir, kur jūs deponējaties. Un arī runa par vispār citiem repozitorijiem, tad arī, ja jums ir tie pseidonimizētie dati, ieteicams ir, būtībā ir jāizmanto tie repozitoriji, kas ir Eiropā, kas saka, ka viņi ir tā kā GDPR compliant. Tas ir gan vairāk tur, kur ir sarežģītākas datu struktūras. Un tas ir kaut kas, kam ir jāpievērš uzmanība. Piemēram, Zenodo ļoti nav piemērots pseidonimizētiem datiem, ne tāpēc, ka tas nebūtu Eiropā, tas ir Eiropas izveidots, tas ir tā kā atvērtā zinātnes mākoņu veidots tieši tā kā vieta, kur visiem deponēties, kas grib, bet viņi paši ļoti skaidri postulē, ka viņiem nav tik lielas drošības
tā kā šīs konfigurācijas ieviestas, viņi nav paši tā platforma par sevi tik droši un tik neuzlaužama, lai teiktu visiem pētniekiem, jā, droši deponējiet sensitīvus datus, deponējiet pseidonimizētus datus. Tā kā Zenodo noteikti jums ir viņi jāanonimizē, Dataverse LV anonimizēt, ja jūs liekat Dataverse RSU, varat pseidonimizētus likt. Tad mēs viņus liekam slēgtajā ierobežotajā piekļuvē. Tad es sapratu, ka par tiem cipariņiem bija domāti analīžu rezultāti. Ja tie ir tiešām pliki analīžu rezultāti, kur jums ir vienkārši viena koloniņa, kur ir cilvēki sanumurēti 1, 2, 3, 4, 5, un tad tur blakus ir tikai un vienīgi tiešām, nezinu, piemēram, asins analīzes, un tur, nezinu, 5 līdz 10 vai 20 rādītāji, tad, jā, jūs viņus varat aizsūtīt savam partnerim, bet ar nosacījumu, ka jūs tam partnerim nekādā gadījumā neiedodat tā kā to atslēgu, tā kā kurš bija pirmais, kurš bija otrais un kurš bija trešais cilvēks, kas nodeva tās analīzes. Ja pēc idejas tā kā, protams, mēs vienmēr varam runāt par to, ka tehnoloģijas ies uz priekšu un ka varbūt kādreiz, nezinu, būs tiešām tik traki, ka kādu varēs atpazīt pēc asins analīzēm, bet, vienkārši pēc kaut kādiem formelementu skaitiem, nē. Ja vien šie nav ģenētiskie dati. Ja tur ir DNS sekvenēšanas un viss tas noticies, tad tie vēl joprojām būs personas dati, bet ja tie ir vienkārši, nezinu, kādu citokīni noteikti, vai kādi imunoglobulīni noteikti, vai tie paši formelementi, tad, un jūs nepasakat, tā kā, kas bija pirmais, kas bija otrais, kas bija trešais un kas bija 1205. pacients, tad tos var uzskatīt par anonīmiem. Es skatos, ka... Līna? Jā. Jā, tev vēl ir 2 jautājumi pie tajā Q&A sadaļā, vai tu viņus redzi? Nē, jo es neesmu tajā sadaļā, bet tagad es aizēju uz to sadaļu. Jā. Jā, es redzu. Tātad šeit ir... Labi. Jautājums, vai jūs lūdzu varētu pastāstīt vairāk par anonīmu aptauju veikšanu tiešsaistē? Kuras platformas programmatūras jūs ieteiktu pētniekiem, studentiem no personas datu aizsardzības perspektīvas? Kā piemēri ir visi dati LV. Jā. Te būtībā ir par anonīmām aptaujām. Kā lai to saka, vislabāk ir tad, ja ir kādas aptaujas, ko jums var ieteikt jūsu pašu universitāti. Piemēram, RSU mums ir MS Forums, un ar to nav nekādas problēmas. Vismaz kamēr tā aptauja ir anonīma. Tāpat varētu arī teikt par visiem datiem, bet tad tiešām jums ir jāpiedomā pie tā jautājuma dizaina, lai varētu to aptauju uzskatīt par anonīmu. Un ko es ar to domāju? Ļoti bieži es redzu kļūdas no studentiem ar aptaujām, kas iet apkārt, ka viņi labu gribēdamu ieliek iekšā tur beigās. Ievediet iekšā tur savu e-pastu, jo mēs tur taisam izlozi Jāņa Rozes dāvanu kartē, vai arī ievediet savu e-pastu, jo, ja jūs piekrītat, ka mēs jūs uzrunājam vēl uz kādu citu aptauju. Tā kā tur ar tām anonīmajām aptaujām ir vissliktāk, jo tajā brīdī tā aptauja vairs nav anonīma. Ja ir tāda nepieciešamība, ka jūs gribat sasniegt tos cilvēkus atkārtoti, tad, bet man liekas, ka visiem datiem, es neesmu vienkārši visus datus izmantojis, bet man liekas, ka viņiem gan bija šī opcija, ka jūs ieliekat to kontaktu informācijas saiti, ka viņi, piemēram, parādās tad, kad jau ir noslēgusies aptauja, tā kā atvadīšanās brīdī, kad visi jutīgie lauki, kas jums aizies uz analīzi, ka viņi ir izpildījuši, viņi nospiež pabeigt, aiziet tā aptauju, tad viņiem izlec tas loks, paldies, ka piedalījāties. Un tad tajā paldies, ka piedalījāties, var ielikt iekšā tur to
saiti, kur uzspiest, ja jūs gribat ņemt dalību vēl citos pētījumos, kur viņiem izlec loks, kur var ievedīt e-pastu, vai arī kur uzreiz viņiem, man liekas, visiem datiem bija tas, ka viņiem uzreiz izlec ārā tas loks, ka tur varēja ievedīt iekšā kaut kādus kontaktus, ja viņi grib vēl visu datu aptauju pildīt. Tā kā, jā, tur ir tās problēmas. Un otra problēma ir, ja jūs aptauja vienkārši pati pēc dizaina, pēc tiem jautājumiem, kas tiek uzdoti. Nav vairs anonīmi. Tā kā, piemēram, tur jūs jautājat par nodarbošanos, piemēram, un atstājat tam cilvēkam brīvā tekstā iespēju aizpildīt. Un tā kā lielākā daļa varbūt saprot, ka viņiem tā kā ļoti vispārīgi jāatbild, lai tā kā sev pasargātu savu privātumu. Lai kāds var tā kā nesaprast un tā kā tiešām uzrakstīt, tā kā, ja es tur esmu Narvesen, Latgales priekšpilsētas filiāles vadītājs, kaut kas tāds, kad jau ar kaut kādiem līdzekļiem var to cilvēku atpazīt, un tad jūs saprotat, ka šī jau vairs nav anonīma. Tikai tad ir labi izvairīties, bet arī jums pētniecībā pašiem pēc tam ir vieglāk ar šo pildīšanu, ka tur, kur ir par to nodarbošanos vai par izglītību, ka jūs piedāvājat tās opcijas, kur izvēlās tās grupas, nevis, ka cilvēki brīvā tekstā pilda. Jo tad pie tiem amatiem un pie tām nodarbošanās veidiem var izlekt ārā, ka kāds ir bišķi pa daudz atklājis, lai to varētu uzskatīt par anonīmu aptauju. Protams, ka tā kā problēma jau it kā ir tajā cilvēkā, kas ir par daudz atklājis par sevi, bet tajā pašā laikā mēs jau, pētnieku un pētnieku sabiedrību jau negrib zaudēt to uzticēšanos, un tāpēc ka kāds ir atklājis par daudz, nevajadzētu. Tāpēc, pret tiem datiem izturēties paviršāk. Vienkārši liek tās iespējas tiem cilvēkiem varbūt ievadīt to, ko nevajag. Bet jā, būtībā kamēr viena aptauja ir anonīma, kāpēc ne, visi tiešsaistes rīki būs labi. Problēmas būs tad, ja jums tajā dizainā parādīsies kaut kādi jautājumi, kas to aptauju padarīs nevis anonīmu, bet tā kā vairāk pseidonimizētu. Un tad jau es teiktu, ja jūs jūtat, ka tie jautājumi, ko jūs uzdosiet, jau ir pārāk tieši, ka varēs tos cilvēkus identificēt, lai arī jūs neievācat vārdu, uzvārdu vai e-pastu, tad labāk ir ņemt tās aptaujas, ko jums piedāvā universitāte, kur ir skaidrs, kur tas rezultāts glabāsies. Kad jūs zinat, ka jums ir tas rīks kaut vai caur to pašu Microsoftu, kuru jums, nodrošina RSU vai LU vai RTU, un aiziet tā aptauja, un jūs zinat, ka tie serveri, ka viņi ir ar RSU vai LU monitoringu, kaut vai tie serveri pieder tāpat Microsoftam, bet kad jūsu universitāte viņus papildus uzmana, ka tur ir ielikta droša konfigurācija, ka tie dati neaizies tur trešajām pusēm izplatījumā. Tā kā atkarīgs, ko jūs, kādas lauciņus esat izveidojis aptaujā. Un tad ir kādas īpašas prasības eksistē. Tas ir tas pats par retajām slimībām un Eiropu. Jā, es teiktu, ka tas ir jautājums, uz kuru es iespējams vissliktāk atbildēju, tāpēc, ka tur tiešām nav tāda vienota recepta. Es pārslēgšos uz parasto čatu, vai te nav kaut kas uzrādījies. Nē, te ir, es redzu vēl daudz paldies. Man tiešām ir ļoti liels prieks par pieslēgšanos, par to, ka cilvēkiem šis noder, un par visiem paldies. Jā, es tiešām ceru, ka jums noderēs. Ieraksts būs, ierakstu izsūtīs, ierakstu arī publicēs VPC mājaslapā, arī PDF formātā paši slaidi tiks nosūtīti. Tā kā liekas, varbūt mēs viņus nenosūtīsim, bet droši vien, ka pievienosim, ka viņus var lejuplādēt. Jā, tā kā tas būtībā arī šodienai ir viss. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Paldies. Paldies, visu labu!